Labvakar. Man īstenībā ir neērti šodien šeit uzstāties, jo es redzu, ka zālē ir vairāki par mani daudz lielāki eksperti, konkrēti gan Jāņa Gutera, gan arī vācu ekspresionismu kontekstā, un līdz ar to neuztveriet pārāk nopietni visu, ko es šodien teikšu. Bet es mēģināšu mazliet pāanalizēt to tradīciju, ko savā ziņā nesot no Latvijas līdzi uz Vāciju pārnes Jānis Guters, jeb dažreiz sauc par Jānu Guteru, dažreiz sauc par Guteru, režisors, kurš patiesībā bija tāds īstenis avantūrists, tāds kādam jābūt jebkuram režisoram, aizrautīgs, pašpārliecināts, ļoti, pat var teikt, ar sevi brīžam apsēsts, cilvēks, kurš savā veidā, kura personība ļoti labi raksturo visu 20. gadsimta pirmās puses vēsturi, jo Jāņa Gutera personība patiešām, es jūtu, ka es neskatīšos šajās savos pierakstos. Jāņa Gutera personība patiesībā ir tāda, kura patiešām mums ļauj ieskatīties dažādu veidu tādās sociālpolitiskās un politiskās kolīzijās, kas norit tātad šajā periodā no 20. gadsimta sākuma un ņemot vērā viņa salīdzinoši ilgo dzīves ritumu, kas aizsākās 1882. gadā un noslēdzās 1962. gadā. Patiesībā viņš piedzīvo visu šo te turbulento vēsturisko katastrofu rindu laikmetu, un katrā no šiem periodiem, kurā viņš dzīvo, viņš arī atrodas vietu pats sev. Ja? Un līdz ar to, protams, viņa personība šajā ziņā ir ļoti interesanta. Turklāt, protams, viņa arī ir interesanta no tā viedokļa, ka par viņu tikpat kā neviens neko nezina. Es domāju, Latvijā. Latvijā šī personība ir ļoti labi aizmirsta. Tam ir vairāk iemesli, iespējams, vēsturiski nepārāk ērtā, dažbrīd nepārāk ērtā viņa politiskā pozīcija, bet ir skaidrs, ka, teiksim, par viņu runāt no šī brīža skatu punkta ir ļoti interesanti, jo viņš īstenībā kaut kādā ziņā atbilst, varbūt, mēs dzīvojam iespējams ļoti traģiskā periodā, par ko mēs vēl varbūt līdz galam nenojaušam, un varēsim uz to atskatīties tikai vēlāk. Jānis Guters dzīvoja līdzīgā periodā, un tāpēc arī mēs, atskatoties uz viņu, varbūt varam atskatīties paši uz sevi šobrīd. Un vēl es mazliet parunāšu arī par vācu ekspresionismu. Jā, tad es mazliet arī parunāšu par vācu ekspresionismu, jo skaidrs, ka Jāņa Gutera, jeb Johannesa, pareizāk, doktora Johannesa Gutera daļrada nebūtu iespējama, ja nebūtu šī te ļoti aktīvā kino izaugsme Vācijā pēc 1919. gada, tātad pēc kara beigām, pēc revolūcijas, jau jaunās konstitūcijas valstī, Veimāras republikā. Un mazliet tāpēc es arī pieminēšu autors, kas strādāja Guteram līdzās, un arī varbūt mums būs iespēja pastīties kādu nelielu fragmentiņu vēl pirms šodien skatīties filmu Klusuma tornis. Tātad pirmkārtām par Jāni Guteru. Jānis Guters, kā jau es teicu, pēc savas dabas absolūts avantūrists un tāds piedzīvojumu meklētājs pēc savā veidā, nāca no salīdzinoši turīgas zemnieku ģimenes, kas īstenībā bija raksturīgi šiem te revolucionāri noskaņotiem jaunajiem cilvēkiem pirms 1905. gada revolūcijas. Un viņš izmācās vēl pirms revolūcijas periodā, viņš izmācās Rīgas Politehniskajā institūtā, kur viņš arī iegūst šo te doktora grādu, kāpēc arī vēlāk, tad, kad runās par viņa veidotajām filmām, un Vācijā šī tradīcija, ja tu esi doktors, tad šis apzīmējums doktors vienmēr nāk tev līdzi arī kā autoram, un tad atbilstoši visi viņu arī dēvēja par doktoru Guteru un doktora Gutera filmām. Tās, kas bija tapušas, kuras viņš bija režisējis kā režisors, nevis kā producents. Bet viņš ir arī vienlaicīgi kaislīgs kreisās kustības
simpatizētājs, viņš ir arī vienlaikus Pārdaugavā piedalās nelielās teātra izrādēs kā amatieru aktieris. Tādā veidā izveidojās tāda, viņa personībā izveidojas tādas vairākas šķautnes, no vienas puses ļoti spēcīgs, strukturēts prāts, kurš spēja ļoti organizēti lietām likt notikt, no otras puses šīs te kreisās idejas, kuras tajā brīdī vēl atrodas salīdzinoši haotiskā, tādā nesakārtotā, no viņa puses nesakārtotā tradīcijā, un šī aizrautība ar aktieru spēli, ja, tad kaut kādu veidu šīs radošās ambīcijas, kas izpaužās tajā. Un tad pienāk 1905. gads, un kas notiek, par to vēl nav skaidru ziņu avotos, tas līdz galam nav neapstiprināts, nenoliegts, bet it kā 5. gada revolūcijas laikā Jānis Guters nošauja, negadījuma rezultātā nošauja drošībnieku Rīgā. Tātad, principā, policistu. Un tas liek viņam pamest valsti, jo skaidrs, ka viņam savādāk viņš vai nu tiktu represēts, vai nu viņam būtu kaut kāda veida, pat cita veida soda mēri. Un viņš kopā ar savu tā brīža draudzeni, slaveno aktrisi Mariju Leiko, dodās prom no Latvijas caur Kopenhāgenu, kur viņi uz mirkli uzturās arī mazliet mācoties aktieru spēli. Viņi nonāk Vīnē, kur labu laika periodu mācās Vīnes karaliskajā drāmas skolā. Mācās aktieru spēli, un arī diezgan agri jau pirms Pirmā pasaules kara, tad aptuveni ap 1910. 11. gadu, viņš sāk spēlēt vairākos teātros, sākumā Vīnē, pēc tam Minhenē un arī Berlīnē vēlāk. Un tieši šī te pārēja uz Berlīni ir viens no tam lūzuma punktiem, kāpēc Jānis Guters pēkšņi parādās jau kā režisors. Viņš diezgan ātri saprot, ka šī te kino izaugsme Vācijā būs ļoti, ļoti agresīva, ka tur būs patiešām, tur ir iespējams milzīgs potenciāls, un viņš metās tajā visā iekšā, viņš ir tāds pilnīgi avanturiskā veidā, viņš metās tajā iekšā, viņš nodibina savu nelielo studiju Kentauro films, kas vēlāk kopā ar vairākām lielajām studijām, tādām kā Dekla, un citas izveido UFAS, tātad lielākās vācu ražojošās kino ražošanas kompānijas, kas vēlāk kļūst par vienīgo vācu kino ražošanas kompāniju UFAS kodolu. Viņš sāk veidot filmas, un viņa pirmā filma ir tieši ar Mariju Leiko vienā no galvenajām lomām. Filma ar nosaukumu Dimanta fons, vai Brilliantu fons. Un viņš, šī filma jau savā ziņā parāda to tendenci vai kādu virzienu, ko Guters savā daļradē, kam Guters savā daļradē vēlāk sekos. Un tā ir tāda, kā lai saka, tāds mūsdienu kontekstā komerckīno. Ja, es zinu, ka kāds šo vārdu tur nievā, kāds to tieši uztver par kaut ko pozitīvu, bet mēs patiešām varam teikt, ka Guters iemieso tādu veiksmīgu komerckīno paraugu. Ja? Viņš īstenībā ražo salīdzinoši lētas filmas, kuras ir ļoti populāras, un salīdzinoši populāras. Un Vācijā, ņemot vērā, ka Vācijā tas kino apmeklētāju skaits, ja nemaldos, līdz 30. gadu beigām ir aptuveni, tad precīzi būs 30. gadu beigās sasniedz aptuveni 1 miljārdu biļetes gadā. Ja, tad jūs varat iedomāties, kas tas par tirgu, kurš veidojās. Un tas nozīmē, ka jau šīs viņa agrīnās filmas, kuras ir populāras, kuras ir tādas eskepisma iespēja priekš tās sabiedrības, un tā iedomājieties to sabiedrību, kas ir Vācijas pēc Pirmā pasaules kara sabiedrība, kurā valda hiperinflācija, kurā ir vilšanās revolūcijā, kurā ir politiska nestabilitāte, Veimāras republika kā tāda konstanta dažāda veida politisko spēku, tāda transformācija, kur konstanti mainās valdības, konstanti mainās tas politiskais spektrs. Un, protams,
Veimāras republika kā tāda izklaižu un uzdzīves, jeb aizmiršanās citadeli. Un, protams, šajā nišā viņš trāpa perfekti. Ja? Un to savu, teiksim tā, gūterismu, jo tajā brīdī, protams, viņš vairs nav nekāds Jānis Guters, viņš ir Johannes Guters, jeb doktors Johannes Guters, ka viņš to ļoti labi kultivēja līdz pat 20. gadu beigām. Tad visā šajā periodā, sadarbojoties ar lielāko tā laika producentu, UFS producentu un arī galveno dibinātāju Ēriku Pomeru, kurš viens no tiem, kurš kopā ar vairākiem citiem vācu ekspresionismu autoriem pamanījās tomēr nokļūt laicīgi Holivudā un izvērta vēl salīdzinoši veiksmīgu karjeru tur. Tad tieši pateicoties Ērika Pomera un Gutera sadarbībai veidojās vesela rinda filmas, no kurām visticamākais, tā pazīstamākā arī ir šīs dienas filma Klusuma tornis. Šī filma savā ziņā izceļās Gutera daļradē, tāpēc, ka tur ir tādi, jūs paši skatīsieties šo filmu, jūs redzēsiet, tur savijās tādi vairāki nosacīti ekspresionisma plasti ar šo te tādu kameru kino, kameru filmas vai ne, romantiskās filmas aspektiem. Viņš īstenībā ir tāds mazliet eklektisks darbs, bet varbūt mazliet arī neraksturīgs Guteram no tā viedokļa, ka tāpat var teikt, ir pat viņa viena no stilizētākajām vai pat tādām, kā lai saka, mākslinieciskākajām filmām. Un tad šī karjera turpinās līdz 20. gadu beigām, kad mēs redzam, kā Guters, pateicoties tā brīža ekspresionismu tendencei virzīties tāda politiskā kino virzienā, pats politizējās un īstenībā līdz 32. gadam viņš jau pilnībā ir pārgājis nacionālsocialistiskās partijas rindās, tātad no šis viņa kreisums ir pēkšņi kļūst par galēju labējumu, vai viņš kļūst galēji labējs. Un rezultātā brīdī, kad Hitlers nāk pie varas 34. gadā un tiek nodibināta sabiedrisko lietu ministrija, jeb propagandas ministrija Gēbels vadībā, Guters kļūst par tādu, kā saka, labās gribas emisāru šajā nelielajā ministrijā, ar pēdiņās nelielajā. Un patiesībā ir tas, kurš sāk producēt lielāko daļu no propagandas filmām, kas ir nepieciešams nacistiskai Vācijai savas ideoloģijas paušanai. Viņš patiešām veiksmīgi to dara, tie ir nelieli dokumentāli darbi, tās ir kronikas tipa filmas, un kas ir interesanti, un to, starp citu, apraksta Maris Svētra savā grāmatā 6. kolona, kur viņš apraksta situāciju, kurā Guters 30. gadu otrā pusē ierodās Latvijā, lai tiktos ar Kārlu Ulmanu. Un tas piedāvājums ir tāds, ka mēs jums tā kā tādu, kā to mūsdienās saka, outsourcēsim. Ja? Nacistiskā Vācija outsourcēs Latvijā iespēju taisīt propagandas filmas nacistiskai Vācijai. Un uz ko Ulmans kategoriski pasaka, nē, nekas tāds nebūs, mēs filmas jums netaisīsim. Guteram ir iespēja vēlāk uztaisīt vienu filmu Latvijā. Viņš piedalās filmas Sarkanā migla, ko jūs pieļauju, vismaz daļa zālē sēdošie zinat, jā, tad spilgtākais okupētās Latvijas, vācu okupētās Latvijas propagandas darbs, jā, tad viņš ir viens no šīs filmas producentiem. Bet ar to Gutera piedzīvojumi tajā politiskajā spektrā nebeidzās, jo mistisku spēku vadīts viņš pamanās jau pēc kara būt Vācijas Demokrātiskajā republikā, kura sevi kino kontekstā pozicionē kā ļoti antinacistisku. Visas filmas, kas sākotnēji tapa VDR, tātad bija filmas, kas bija atklāti šo te nacistisko pagātni noliedzoši, ja, piemēram,
rietumu pusē, ja, Vācijas Federatīvā republikā filmas viņas bija mērenāks šajā nosodījumā, tad Vācijas Demokrātiskajā republikā šis nosodījums bija ļoti, ļoti atklāts. Un Guters pēkšņi, šķietam it kā viņam nebūtu bijusi nekāda veida šī propagandas tradīcija, ko viņš ir iepriekš pārstāvis, viņš pēkšņi kļūst par Vācijas Demokrātiskās republikas režisoru, kurš veido antinacistiskas filmas. Viņš ir atgriezies pie sava kreisuma, tātad viņš pārstāv atkal šo te kreiso tradīciju, un 50. gados viņš saņem Vācijas Demokrātiskās republikas valsts apbalvojumu par mūža ieguldījumu. Ja? Un līdz ar to beidz savu dzīvi 62. gadā jau kā ļoti, ļoti nozīmīgs kā saka, Vācijas Demokrātiskās republikas režisors. Jūs redzat šo te milzīgo ceļu. Viņš ir gan īsti kā Vāgners. Ja? Viņš bēg no Rīgas. Ja? Viņš bēg, kā Vāgners bēg no Rīgas, ar klīstošo holandieti caur Dāniju. Ja? Viņš bēg no Rīgas, nonāk Kopenhāgenā pēc tam, nonāk Vīnē, kas nav tālu no Bavārijas, kur apmetās Vāgners. Ja? Tālāk turpina savu ceļu, kļūst par dižanu režisoru, ko atzīst. Patiešām viņa popularitāte Vācijā ir ļoti liela. Protams, tā problēma ir tā, ka šo viņa popularitāti nomāc daži līdz šim tā kā tādi tie lielie meistari, kas patiešām ir radījuši tādus patiesus 20. gadsimta sākuma šedevrus Vācijā. Tie, protams, viņu aizēno, jo režisoru Vācijā bija ļoti daudz. Ja. Tad bija kino profesija, viņi bija ļoti plaši pārstāvēti režisoru daudz. Un tad viņš pamanās 3 režīmos, ja, Veimāras republikas šajā te, kā saka, jautrajā, bezrūpīgajā, bet vienlaiks patiesi nabadzīgajā valstī, kur cilvēki ir nospiesti depresīvi, kur viņiem vajag kaut kādu veidu aizmiršanos. Viņš viņiem spēja piedāvāt šo te aizmiršanos. Tad viņš pamanās Vācijas jau šajā Trešā reiha, atrodosies Trešajā reihā jau kā autors propagandas filmām. Viņš vienlaikus viņas producējot, bet atsevišķas no viņām arī režisējot. Viņš tātad darbojās tur. Un vēl Vācijas Demokrātiskā republikā tāds punkts viņa biogrāfijā un arī daļradē. Un te parādās otrs aspekts. No vienas puses šī personība, kas ir unikāla no tāda piedzīvojuma meklēšanas viedokļa, no tāda iespējams tikai 20. gadsimta sākuma latviešiem raksturīgā kaut kāda avantūrisma un neprāta, jo, būsim godīgi, ja, ne par velti lielākā daļa tā laika čekas sastāvēja no bijušajiem 1905. Gada revolucionāriem, ja, tad tie visi bija Gūtera agrākie draugi, kuri kļuva par slepkavām un jauna asiņaina un brutāla režīma, kurš joprojām atbalsojās mūsdienās pamatlicējiem. Tad tas nozīmē, ka tur bija kaut kāda īpašību kopums, kas ļāva tajā laikā cilvēkam tā kā šo savu aktivitāti tā kā izvirst uz āru un nosacīti kļūt par kaut ko. Un es domāju, ka viņš patiešām bija kā tāda alternatīva. Šī te viņa latviskā mentalitāte bija alternatīva vācu tam pēckara smagnējumam, kas nāca līdz pateicoties zaudējumam karā, pateicoties tam, ka Vācija bija, kā mēs zinām no propagandas, bija nospiest uz ceļiem, un šī te vācu domāšanas forma, protams, bija pilnīgi savādāk. Un turklāt arī, kas ir interesanti, ka Gūters pilnīgi noteikti, tie, kas ir lasījuši Zigfrīda Kakauera grāmatu par vācu kino no Kaligārija līdz Hitleram, tātad vācu kino vēsturi. Zinu, ka Krakauers uzskata, ka šī te ornamentācija, prāta ornamentācija, tāda ideja par to, ka tas nacisms jau tajos vāciešos ir dzīvojis jau no pašām kara beigām, un visas filmas, sākot ar doktora Kaligārija kabinetu un visām vēlākajām slavenajām vācu ekspresionistu filmām, ka viņās visās jau tas nacistiskais gars bija, viņam vienkārši vajadzēja kaut kādā veidā piedzimt caur jau šo te politisko atklāšanos, ja, kas notiek caur Nacionālsociālistu partijas uzvarēšanu vēlēšanās.
Un Guters tajā ziņā bija atšķirīgs. Tieši te varbūt parādās, ka viņš bija, manuprāt, viņš vienkārši bija glumšs. Un tā viņa glumeklība ļāva viņam nebūt, tās viņa politiskās pārliecības bija tikai politiskās pārliecības tā konkrētā situācijas vajadzībām. Tā nebija patiesa pārliecība, kāda iespējams tā bija citiem Vācijas autoriem. Tie, kas nepameta Vāciju, tie, kas palika Vācijā, mums visiem ir labi pazīstami, piemēram, Lenija Riefenštāle, bet mēs varētu saukt vēl daudz citus, kuri turpināja savu karjeru arī Trešā reiha laikā. Vācu ekspresionisms ir sava veida tradīcija, kura labi parāda kontrastu starp, ko piedāvā šī ekspresionisma, tīrākie piemēri un ko pārstāv Guters. Jo, kā jau es teicu, Guters bija populārā kino, jeb komerckino autors. Kamēr vācu ekspresionisms visu laiku centās uzspiest tomēr kaut kādu veidu, sauksim tos par mākslinieciskiem standartiem, vienkārši tās ambīcijas, režisora ambīcijas, līdzīgi kā tas bija, piemēram, padomju tradīcijā, padomu montāžas skolas tradīcijā 20. gados, kad filmas patiesībā bija ļoti, ļoti, pat var teikt, avangardisks. Ne katrs skatītājs tā varēja vienkārši ņemt un noskatīties, tur, nezinu, Vsevoloda Pudovkina vai mūsu pašu Sergeja Eizenšteina filmas. Tas bija kaut kāda veida prāta uzdevums. Un tāda bija arī vācu ekspresionismu tradīcija, uz kuras fona tad arī tāda režisora kā Johannes Guters varēja izcelties, jo viņi piedāvāja stāstus, kuriem bija saknes ikdienā, un tieši tādēļ, ja visu vācu ekspresionismu periodu, kurš turpinās no 1919. gada līdz 1933. gadam, ko uzskata, tas gan ir tāds ļoti nosacīts šis te laika rāms, jo tā chronoloģija var būt arī savādāk piedāvājumi, bet šis periods sastāv no 3 atsevišķiem, savā ziņā atšķirīgiem iekšējiem periodiem. Pirmkārtām šis te agrīnais posms, kas ir izteikti avangardisks, tas ir tādā ziņā, ka tur ir ļoti spēcīga šī te avangarda ietekme, dažāda veida nosacīta eksperimentālā kino tradīcija, kur šis ekspresionisms varbūt iegūst tādas savas visspilgtākās izpausmes. Tur ir jau pieminētais doktora Kaligāri kabinets kā tāda uzskatām, tas mirklis, šī stila pasludināšanās brīdis. Un tad otrais periods, kas aizsākās 20. gadu pirmajā pusē, ko sauc par šo te jauno objektivitāti, jauno lietišķumu tradīciju, kurā parādās pirmkārtām šīs filmas ir vairāk pievēršas kaut kādām realistiskiem aspektiem, dzīves aspektiem, ir ar tādu sadzīvisku kontekstu, ir romantiskas, bet joprojām starp viņām parādās arī šīs te, tajā iepriekšējā ekspresionismu, tajā spilgtākajā tradīcijā veidotās mitoloģiskās filmas, kā piemēram Fritza Langa Nībelungi, vai šodien es gribētu, ka mēs pasīsimies arī pēc mirkļa mazu fragmentiņu no Friedricha Vilhelma Mūrnava filmas Fausts. Un trešā ir šis noslēdzošajā posmā, kad nosacīt vācu ekspresionisms kļūst politizēts un pārstāja būt par ekspresionismu. Jo ekspresionisms pats ir kā kustība, viņa vērsās pret dažādu veidu politiskajām negācijām, pret militarizāciju, pret visu šo, šajā meklēšajā periodā, šo sociālo problemātiku, uz kuru skatīties kaut kādā abstraktā, pārstilizētā veidā, un šajā pēdējā periodā mēs jau redzam, ka tā ekspresionisma tradīcija ir zaudēta. Tad no 20. gadu beigām līdz 30. gadu sākumam. Un šajā periodā patiešām top vairāki ļoti, ļoti lieli un fundamentāli kino darbi. Ir veidojās vesela autoru grupa, no kuriem lielākā daļa vēlāk veido veiksmīgākas vai netik veiksmīgas karjeras Holivudā, jo lielākā daļa no viņiem pamat Vāciju pirms Trešā reiha izveidošanas. Tad tādi ir, piemēram, Mūrnavs, kuram gan
dzīve neļāva piedzīvot pārāk garu un veiksmīgu karjeru Holivudā. Tāds ir, protams, Frits Langs, kura mitoloģijā pat ir ierakstīts tas, ka viņš aizbēga tajā brīdī, kad Gēbels viņu aicina kļūt par galveno valsts propagandas režisoru, nozogot savus sievas dārglietas un aizbēgot uz Šveici un atstājot sievu kalpot nacistiskās Vācijas labā. Šie autori 20. gadu periodā patiešām rada patiesus šedevrus, darbus, kas lielā mērā liek mums runāt par vācu kino kā diženu kino tieši 20. gadsimta sākumā, jo tās ir filmas, kuras ne tikai no saturiskā viedokļa, bet arī no tehniskā viedokļa ir pārsteidzošas. Ja, tad viņas meklē risinājumus, kuri varbūt izmaksā dārgi, bet kuri ir iespaidīgi priekš skatītāju. Un kas ir interesanti, ka šajā periodā, un es speciāli izvēlējos 25. gadu, kurā tāpa Klusuma tornis, lai es izvēlējos kā tādu atskaites punktu, lai saprastu, kas tajā brīdī tiek filmēts cits Vācijā paralēli Gūtera filmai, jeb Gutera filmai. Un es izvēlējos 3 fragmentus, 3 filmas, no kurām pirmā ir Valtera Rutmana darbs Opus, kas ir izteikti avangardisks animācijas darbs, kura vienkārši kustās dažādu veidu taisnstūri un līnijas, viņas savstarpēji mijās, veido dažādu veidu grafiskus zīmējumus un liek mums iztēloties gan filmas telpiskuma iespēju, gan arī kaut kādu veidu šo te gaismas un tumsas miedarbību, kas mums uz ekrāna ir redzams. Filma, kas lielā mērā sasaucās gan ar Hansa Richtera Ritms 21, gan ar Vikinga Ēgelinga Diagonālā simfonija. Tātad filmas, kas Vācijā top šajā izteikti radikālā avangarda stilistikā paralēli ekspresionismu kustībai. Ja. Otrā filma ir filma Fausts, Mūrnava Fausts, filma, kura izvēloties Gētes Faustu kā ekranizējumu materiālu, patiesībā panāk tādu absolūti galēji glezniecisku efektu, ļoti stilizētu, pārspīlētu, bet vienlaikus ar emocijām un tādu kaut kāda veida, es atļaušos citēt savu kolēģi Jānu Putniņu, viscerālas pieredzi piedāvājoši. Ja? Šī filma, protams, ir unikāla gan Mūrnava kontekstā, gan vispār vācu ekspresionistas kustības kontekstā, jo mēs redzam, ka tieši tāpatās kā citu autoru darbos pirmkārtām tiek ņemts kaut kāds šis te mitoloģiskais moments, kas ir interesanti, ka Faustā patiešām mitoloģiskās struktūras krietni apsteidz gan paša darba tapšanas laiku, gan arī nosacīt notikumu chronoloģiju. Ja, tad tur patiešām var just tādu gan kristietiskās kultūras pirmsākumu, kaut kādus kontekstus. Un šķiet Mūrnavs ar savu absolūti glezniecisko stilu un šo te pārlaicīgo emociju, ko viņš piešķir saviem aktieriem, kas spēlē šajā filmā, patiešām ir uzminējis kaut kādu tajā brīdī nepieciešamo šo te mitoloģisko grūdienu nosacīti vācu sabiedrībā. Un kā trešā, bet ne mazāk svarīgā, varbūt pati svarīgākā, un daudz prāt, protams, vispār viena no iespaidīgākajām filmām kino vēsturē, ir Fritza Langa Metropola. Arī top 25. gadā, iztērē visus UFAS līdzekļus, jo maksā vienkārši neiedomājumu naudu, lai taptu. Top kā arī viena no sarežģītākajām filmām kino vēsturē ar milzīgām dekorācijām, ar milzīgām inovācijām kino uzņemšanā. Un par ko šī filma runā par mūsdienu pasauli, moderno pasauli, kura ir kaut kādā veidā palikusi tehnoloģiska, kurā tieši ir šis ornamentētais prāts, tas prāts, kas iespējams novedīs pie nacisma, bet šajā filmā viņš
viņš iegūst tomēr kaut kādu veidu šādu kritisku novērtējumu. Šī filma, kā vēl viena tā lielā meistara, lielā autora darbs, kas top paralēli Gutera Klusuma tornim. Un, kas ir interesanti, Klusuma tornis ir viena no 3 filmām, ko Guters uzņem 25. gadā. Tad jūs redzēt, ka, teiksim, Fricam Langam, lai uzņemtu Metropolu, vajag 3 gadus. Patiesībā 3,5. Guteram vajag 25. gadu, lai 3 filmas uzņemtu. Ja? Un tieši, kas ir interesanti, ka ja mēs domājam par Gutera filmu, šo manis minēto 3 absolūti cita veida filmu piemēru kontekstā, ja mēs par viņu runājam un domājam, mēs varam konstatēt, ka Guters aizņemās vai īstenībā pats no sevis piedāvā atsevišķas līdzīgas struktūras. Un jūs to jutīsiet, jūs skatīsieties filmu, jūs redzēsiet, ka viņš patiešām jūt, ja, kā tāds... Es bieži vien sevi saucu par konformistu, ja? Un es uzskatu, ka Guters arī ir konformists, jo viņš jūt kaut kādu, viņam ir tāda laikmeta spēja tā kā saprast, šitas varētu tā kā strādāt, vai ne? Tā kā, un viņš patiešām, un viņš šajā filmā šo te miksu ir radījis, un tas ir interesanti, ka viņš pat var kādam likties, ka tur ir kaut kāda, ka šajā filmā nav kaut kāda tāda līdzsvara, ka viņi mazliet tāda, nelīdzena, teiksim tā. Bet vienlaikus tur ir visas šīs tās citu autoru tradīcijas, viņas kaut kādā veidā tur parādās, viņas kaut kur no tur tā kā eksponējās. Darīsim tā, ka noskatīsimies visus šos fragmentiņus kopā, ja, un pēc tam es vienkārši noslēgšu, lai jūs vairs tālāk negarlaikotu ar pāris vārdiem.
Nu jā, šajos nelielajos fragmentos mēs vienkārši varējām ieraudzīt to, tos lielos varbūt darbus, tos kino vēsturē palikušos darbus ar lielo burtu, kurus atcerās, par kuriem raksta, kurus analizē. Bet šis te darba rūķis Jānis Guters savā ziņā ir piemirsts, jo patiesībā viņš bija vienkārši profesionāls režisors, kurš bija pareizajā vietā, pareizajā laikā, bija vietā, kurā tajā brīdī notika kino radoša eksplozija, un viņš vienkārši darīja savu darbu, darīja to ļoti kvalitatīvi, darīja tā, lai uzrunātu skatītājus, veidoja nesarežģītas filmas, bet tādas, kuras patiešām kas skatītājiem patika. Un viena no tām, tātad šīs dienas filma Klusuma tornis, ko 2007. gadā no jauna restaurētu jau versiju izrādīja Berlīnas kinofestivālā, atceroties Jānu Guteru kā vienu no Vācijas kino tādām lielajām personībām, ir tam piemērs pilnīgi noteikti. Un es domāju, ir svarīgi, ka mēs atceramies par tiem autoriem, kuri tādā vai citā veidā Latvijas vārdu ir nesuši ārpus Latvijas robežām, tiem autoriem, kas veidojuši filmas ārpus Latvijas un pat ir saņēmuši zinām atzinību par to. Neskatoties uz to, varbūt kaut kādu varbūt politisko ambivalenci un kalpošanu nepareiziem režīmiem, jo, kā zināms, tad bieži vien autori nelīdz galam ir spējīgi izanalizēt, kam tad būt uzticīgiem vai savām mākslinieckajām vai kinematogrāfiskajām ambīcijām vai arī noteiktiem politiskās patiesības, politiskās taisnības virzienam, teiksim tā. Tā kā es jūs aicinu šodien noskatīties filmu, atvainojos, ka es tik ilgi aizņēmu jūsu uzmanību, bet es ceru, ka filma to kompensēs. Paldies!